Sveiki visiem, šodien atkal jauns video. Šodien atkal Hyundai mocīsim, brauksim uz Vecpils autotrasi. Tā kā jā, vajadzētu būt interesantai dienai. Tikko nodzina Hyundai no piekabes. Tagad uz piekabes liksim Subaru. Vilksim Subaru un tad Hyundaiu un Mazdu vilks ar citu piekabu. Šis bija īstenībā action, pretty contents. Bišķi nesagāja. Ceļu redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Ceļu redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Šīs ceļš ir svešs man, logi vaļā, mūzika šokar neskan. Man vajag miegu, vajag restart. Atkal pazaudēties naktī saku es par klajumi miglātīt, kalpo kā mana estrāde. Dziedu melodijas cerot, ka esi netāl, bet es lieki nemet acis uz ekrānu, un tu pagaidi, kad redzēšu, ka tu esi klāt. Ceļu redzu tikai miglātīt, nē, es ceļu neredzu nemaz vairs. Ar motoru šokaru pasteig, ātrums sastais, brauc tā kā aklais, kad acis attais, gribu tās cietvērt un atvērt vaļā vien tā, kad esmu starp rietēm. Ceļš mani biedē, bet nav izvēles, lai tiktam cauri par maz vai trūkstīs stēls. Ceļu redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Ceļu. Jā, bišķi grūti būs kaut ko uzfilmēt ar GoPro. Visai putekļos aiziet ciet, bet labi ir, tik un tā jāprovēs jau dažādi šitie kā leņķi. Redzu tikai miglātī, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt.
Tevis dēļ šīs te varētu mest malā visu, bet pārāk daudz lietas ir darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu. Meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski, jo blakus nav vēnu, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu, tāpēc pazūdu naktī, kad ceļu redzu tik pelēku. Katra nakts man ir dārgāka nekā vērts papīri. Liekas visu laiku cilāju svaru, kā spēka vīrs gaidu, kad redzēšu, kā gar acīm kalnu grētas krīt, un kad neredzēšu, kā manā virzienā ēnas slīd. Rētas dzīstas, par tām jau esmu aizmirsis, kad pazūdu miglā, jo atkal liekas, ka tā rāda zīmes, kur man iet, kāds ir kurs, nu stāsti kur un stāsti pareizi, jo es nebūšu lēticīgs. Ceļu redzu tikai miglā tīt, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Ceļu redzu tikai miglā tīt, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Ceļu redzu tikai miglā tīt, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Ceļu redzu tikai miglā tīt, un galva domā tikai vispārīgi. Jā, gaisa silts tā kā Itālija, neko nesaprotu, vari lūdzu izstāstīt. Vislabākā modifikācija, ko var izdarīt, lai salonā nenāk putekļi no caurumiem. Paņemat līmēt, visu aizlīmēt. Ot kā jātecina, degvieli bākā. Nevajag ne trekteru, neko. Paņem trūbiņu un miers. Viena mašīna mazāk, viss. Tagad paliek Hyundais, kas vēl ir izdzīvojis. Subars kaut kur tālumā. Tas ir vēl brīnums reāli, kā Hyundais dzīvo. Ej tu nost. Paldies par skatījumu, nospied laiku. Ja patika, iekomentē kaut ko. Bija labi, galīgs sūds, nefilmē vairs. Bet jā, šis ir reāls pierādījums to, ka mašīna par 300 eiro mierīgi var izturēt trasi. Nekas viņai nav darīts. Tā kā, jā, līdz nākamajam video.